Sveiki visapkārt! 29. janvārī 14:35 mūs sagaidīs pirmais šī gada jaunmēnesis brīvību mīlošajā, neatkarīgajā un uz nākotni orientētajā ūdensvīra zīmē. To atbalstīs entuziasmu un optimismu nesošais Jupiters, kas piešķirs mūsu sastādītajam jaunmēnesis vēlmju sarakstam tādu veiksmes un pārpilnības noti. Ļoti radošs, veiksmīgu apstākļu sakritību pilns un pārmaiņu rosinošs jaunmēnesis. Un pirms mēs ķeramies klāt pie sīkāka jaunmēneša apraksta, izsaku milzīgu paldies šī raidījuma esošajiem abonentiem un tiem, kas pieliek īkšķīšus. Jūs ļoti palīdzat šim kanālam augt. Ja skatāties šo pirmo reizi, man prieks, ka jūs esat, jūtaties kā savējie, jūtaties kā mājās, un paldies par jūsu komentāriem. Vienmēr ar prieku tos lasu. Bet tagad ķersimies klāt pie ūdensvīra. Jaunmēnesis notiek 9 grādi ūdensvīra zīmē. Ja jūs zinat savas kartes un ja jūs zinat, kur ir jūsu planētas, ja tās ir ap 9 grādi kaut kur fiksētajās zīmēs vai gaisa trigona zīmēs, tad zinat, ka šis jums ir ļoti personisks jaunmēnesis. Bet vēl, tagad apskatīsim vispirms, kādas tēmas vispār skar ūdensvīrs, par ko tad mums rakstīt šo vēlmju sarakstu. Un vispār mums katram mūsu horoskopā kaut kur ir ūdensvīra sektors. Un kaut kādā ziņā ar mums rezonēs tikai skatoties, kurā tieši dzīves sfērā tas visvairāk izpaudīsies. Un par to jau es runāšu vēlāk, kad es pieskaršos katrai zodiaka zīmei atsevišķi. Bet tagad klausamies un padomājam, kas no tā visa mums rezonē. Un tā, par ūdensvīru. Ūdensvīrs akcentē tādas tēmas kā spontanitāte. Spontanitāte gan domās, gan rīcībā, gan lēmumos, bet spontanitāte tā var izskatīties tikai no ārpuses, jo ūdensvīrs pieder pie fiksētā gaisa stihijas, un kādreiz es domāju, kā tas var būt? Fiksētais gaiss, kā var gaisu fiksēt? Un tad es atradu tādu interesantu analoģiju ar mākoni. Mākonis velkās, kamēr savelkās, un tad viņš zibeņo. Un tad mums visiem šīs te domas šķiet, un šī te rīcība šķiet tāda neprognozējuma un pēkšņa un negaidīta. Bet tas viss notiek ūdensvīra galvā. Līdz ar to ūdensvīrs atbild par šādu te negaidītu rīcību, spontānu lēmumu, spontānas kaut kādas darbības. Jā. Un mēs varam padomāt un varam ievēlēties jaunu iedvesmu tur, kur mēs jūtamies mazliet ierūsējuši un kur lietas stagnē. Tātad šis jaunmēnesis mums palīdzēs tādu izrāvienu dot vai tādu grūdienu dot šīm te lietām. Ūdensvīrs atbild par kreativitāti, un nevis vienkārši kreativitāti, jo arī lauva, kas ir pretējā zīme, atbild par radošumu un kreativitāti. Ūdensvīrs domā nestandarta veidā, un šeit uz jebkuru lietu viņš paskatās pilnīgi no citas perspektīvas. Ja mēs, piemēram, skatāmies no labās puses vai no kreisās puses, tad ūdensvīrs vispār kaut kā no augšas skatās uz šīm lietām. Lūk, līdz ar to viņš arī situācijas var izstrādāt nestandarti. Un ūdensvīru bieži pieaicina kā neatkarīgo novērotāju vai kā ārštata padomnieku. Viņš ļoti labi prot pieslēgties kaut kādiem tādiem projektiem, kur viņš ir vispirms iekšā 100%, un tad viņam vajag mieru. Un tas ir tas ūdensvīrs, ka viņš paskatās no malas, viņš atrod risinājumu, tad viņš izdara. Un līdz ar to ūdensvīram arī ļoti ir svarīga taisn šī brīvība, neatkarība, jo viņu nedrīkst likt rāmī. Un te tiešām ir svarīgi saglabāt šo rīcības brīvību un nepiesaistīšanos situācijai un pat nepiesaistīšanos cilvēkiem. Tātad es vēroju no malas, es esmu neatkarīgs, es varu dot padomu, ja jūs vēlaties, bet lieciet man mieru, nepiesaistiet man šai lietai. Jā, to ļoti bieži var redzēt, piemēram, attiecībās, kad ūdensvīrs jums turēsies klāt tik ilgi, līdz kamēr jūs viņu nemēģināsiet kaut kā ierāmēt, ierobežot, uzlikt viņiem kaut kādus rutinētus pienākumus,
Un vienmēr sakot, ja jūs dosiet viņam rīcības brīvību, vai pareizāk sakot, ja jūs ļausiet viņam elpot, ja jūs pieņemsiet viņu tādu, kāds viņš ir, un ļausiet viņam pašam izdarīt šīs te izvēles, būt ar jums un darīt jūs labā to, ko viņš vēlas, tad viņš būs ar jums. Un no šejienes izriet nākošais punkts – draudzība un draudzīgums. Jo ūdensvīrs, cilvēks un ūdensvīra laikā mums vispirms ir svarīgi šīs te domas, šī te draudzēšanās, būt par draugu, sajust šo te kopību, tādu kā līdzvērtību. Atceramies, ūdensvīrs ir gaisa stihija. Un šeit viņš bieži tiek jaukts ar ūdens stihiju, tāpēc, ka simbols ir ūdens lējējs, ja, vīrietis, kurš tur krūku un lej ūdeni, bet nē, tas ir... Šis te ūdens it kā simbolizē tās zināšanas, ko ūdensvīrs dod pasaulē, tās zināšanas, ar kurām viņš dalās. Bet ūdensvīrs ir gaisa stihija, tas ir prāts, tā ir gudrība. Jā, līdz ar to ūdensvīrs ļoti labi var iesaistīties tādās lietās kā nevalstiskās organizācijas, domu biedru grupas, sociālās grupas, kolektīvi, alianses. Ļoti svarīgi šeit ir sociālie kontakti, kas tiek veidoti uz vienādiem principiem, arī uz vienlīdzības principa. Te nav tā kā centrālais, teiksim, vadonis un apkārt ap viņu risinās lietas. Nē, kur viss ir vienādi. Un no šejienes arī ūdensvīram ir tāds humanitārās idejas, viņš ir ļoti tāds humāns tādā ziņā, ka viņam ir svarīgi izdarīt kaut ko ne tikai priekš sevis, bet lai labums ir lielākai kolektīvam, lielākai grupai. Tātad izdarīt ne tikai kaut ko priekš sevis, bet lai labums ir visiem. Un no šejienes ir saikne ar nevalstiskajām organizācijām. Ūdensvīrs ir saistīts ar pēkšņām atklāsmēm un kaut kādām sinhronitātēm. Ūdensvīra laikā mēs varam arī piedzīvot tādas pēkšņas apstākļu sakritības, kuras ir jāmāk izmantot. Un, kā jau es teicu, ūdensvīra paša rīcība tikai no ārpuses var izskatīties spontāni. Tad interesanti, ka tādā plašākā mērogā te var tiešām likties, ka ārējie apstākļi kaut kā sakrīt, kaut kā saslēdzās, un mums ātri ir jāmāk izmantot radušās situācijas savā labā, ātri reaģēt. Līdz ar to vēl jo vairāk šeit ir svarīgs šis vēlmju saraksts, ko mēs rakstam jaunmēnesī, lai mēs zinātu, ko tad mēs īsti gribam, kā tad mums reaģēt. Un jā, šīs pēkšņās apstākļu sakritības, tās var rasties arī no tā, ka jūs jau kādu laiku domājat par kaut ko, un ūdensvīrs ir tā kā, nu, kā lai to pasaka, tā kā antena ar kosmosu, ja? Kad jums stāv tā kā radio uztvērēja antena, un pēkšņi jūs saņemat signālu, un pēkšņi tas saslēdzas, un jums ir jārīkojas. Ūdensvīrs ir saistīts arī ar tādu progresīvu domāšanu. Viņš ir kā cilvēks no nākotnes. Un tamdēļ viņš bieži arī ir nesaprasts, jo mēs viņu uztveram vispār kā citplanētieti. Jo viņš jau ir ar visām domām nākotnē. Un tāpēc ūdensvīrs ļoti labi iederās tādās vietās, kur vajag kaut ko reorganizēt, kur vajag kaut ko updatēt, upgradeēt. Un bieži vien ūdensvīri saista ar kaut kādu buntošanos, ar reorganizāciju, ar pārstruktūrēšanu, jo viņš labi māk. Viņam ir arī tāds bišķiņa ārdīšanas spēks, bet viņam ir svarīgi šīs te inovācijas, lai viss iet līdzi laikam. Un tāpēc ūdensvīrs ir saistīts arī ar jaunākajām tehnoloģijām. Vēl pagājušajos tur pāris 10 gadus atpakaļ mēs ūdensvīrs saistījām ar internetu kā jaunāko tehnoloģiju. Bet, nu, diezgan tālu no patiesības tas nav. Vēl joprojām tātad visādi interesanti jauni tehniski risinājumi, tas ir saistīts ar ūdensvīru. Kāpēc vēl cilvēks no nākotnes? Tāpēc, ka sākotnēji ūdensvīrs it kā apsteidz laiku. Un mēs asociējam ūdensvīru, piemēram, ar internetu kaut vai tamdēļ, ka agrāk, lai mēs nogādātu vēstuli no punkta A līdz punktam B, pagāja diezgan ilgs laiks. Tagad mēs nospiežam pogu un mūsu e-pasts aiziet tajā pašā sekundē. Un mēs varam teikt, ka mēs esam apsteiguši šo laiku. Jā. Ūdensvīrs atbild arī par elektrību, par dzirksteļošanu, un dzirksteļošanu te var arī nosaukt tādā visplašākā nozīmē, jo tas ir arī humors, tāda dzirksteļošana, humors, pasmiešanās, arī mazliet sarkasmiņš, jo ūdensvīrs var būt arī citiem no malas izlikties kā tāds vēss, neatkarīgs, mazliet cinisks,
bet tā dzirksteļošana viņam ir raksturīga. Līdz ar to, ja mēs no kādām situācijām šajā laikā nevaram iziet saprātīgi un bez dusmām, tad mēs varam mēģināt to darīt ar humoru. Jā, savā laikā arī radio un televīzija skaitījās tie masu mēdīji, kuri uzreiz var nodot kādu informāciju, apsteidzot laiku plašām sabiedrības masām. Tagad tas vairāk saistīts ar ūdensvīru, tādu humāno dabu, pasludināt visiem, kas tad ir, atklāt kaut kādu informāciju. Organismā ūdensvīrs ir saistīts ar nervu sistēmu, bet vairāk smadzeņu darbību, smadzeņu viļņiem. Un mēs bieži vien sakam, ka ūdensvīram ir jāpiedomā, lai nepārkarsētu ar domām pašam savu prātu. Jā, un ūdensvīrs atbild arī par kāju lieliem. Ja mēs paskatāmies arī uz ūdensvīra negatīvajām īpašībām, katrai zodiaka zīmei ir savi plusi un savi mīnusi, tad ūdensvīrs ir vairāk tāds iekšējais buntotājs, brīvmākslinieks, revolucionārs, protestētājs, anarhists, cilvēks, kas iet ārpus rāmjiem, cilvēks, kas neiekļaujas kaut kādās struktūrās, kam tas ir nesaprotams. Kaut gan viens no ūdensvīra pārvaldniekiem ir Saturns, kurš tomēr no Saturna ūdensvīram tiek dota tāda forša struktūrāla, loģiskā domāšana. Bet otrs pārvaldnieks Urāns vairāk atbild par tādu buntošanos, par tādu netradicionālu, nestandarta uzvedību, nestandarta domāšanu un pēkšņām kaut kādām pārmaiņām. Un šeit ūdensvīrs bieži var, teiksim, viņš saprot, ka pa vecam vairs nevar, vajag visu nojaukt, bet kas nāks vietā, nevienmēr viņš to zina. Tā ka ūdensvīrs var arī protestēt tīri tādā sakūdīšanas veidā. Šī jaunmēnes tagad mēs esam parunājuši par ūdensvīru, tādām īpašībām, mēs jau varam nojaust, ko mēs varētu ievēlēties, varbūt vietās, kur mums stagnē. Brīnišķīgu enerģiju šim jaunmēnesim piešķir Jupiters, jo Jupiters jaunmēnes laikā taisa trigonu, kas ir harmonisks aspekts pret šo te jaunmēnesi, pret Saules mēnesi savienojumu. Un Jupiters atbild par veiksmi, par paplašināšanos, par entuziasmu mūsu horoskopā. Līdz ar to mēs varam domāt, ka viņš sekmēs jaunu grupu veidošanos, atbilstoši saviem uzskatiem. Tās būs grupas ar jēgu, ar nozīmi, kas paplašina mūsu redzesloku, kas ir man nozīmīgas, kas atbilst manam domāšanas veidam. Arī kaut kādas izglītojošās grupas. Pārvaldnieks Urāns, mēs arī analizēsim pārvaldnieku Urānu, kad runāsim par katru no zodiaka zīmēm. Tātad pārvaldnieks Urāns šobrīd jaunmēnes mirklī ir Vērsi un viņš vēl ir stacionārs. Bet interesanti ir tas, ka viņš nākamajā dienā pēc jaunmēnes griežas direkts, un tad mēs varēsim jau sākt labi realizēt to vēlmju sarakstu, ko mēs būsim uzrakstījuši. Un atgādināšu, ka ūdensvīra daba tātad, un arī Urāna daba ir tāda spontāna, neparedzama, un ūdensvīrs Vērsis ir zemes stihija. Tas varbūt sekmē tādas pārmaiņas tieši mūsu vērtību sistēmā. Labi, daži no jums teiks tā, bet paga, Urāns Vērsī jau ir kopš 2019. gada marta. Kāpēc tieši tagad pārmaiņas? Protams, un kopš tā laika mums jau ir bijuši vairāki jauni mēneši ūdensvīrā. Bet katru reizi šajā laikā mēs skatāmies uz šo Urānu un skatāmies, kur viņš mums tur iekrīt, kā viņš jūtas. Līdz ar to es atgādināšu, tātad Vērša zīme ir par stabilitāti, par labsajūtu, par vērtību sistēmām, par to, kā mēs baudam dzīvi, par kaut kādiem uzkrājumiem, par tādām arī tīri ķermeniskām sajūtām, par praktiskumu, par tādām praktiskām, skaistām baudām, arī par mākslu, par mūziku. Un Urāns šajā zīmē, šoreiz mēs viņu skatāmies kā jaunmēnesi pārvaldnieku, kā enerģiju, kas piedod taisni pārmaiņas,
Viņš var veicināt pārmaiņas vai beidzot izkustināt kaut ko tieši vērša zīmes simbolikā. Nu, piemēram, tās var būt pārmaiņas mūsu vērtību sistēmā. Mēs varam pārdomāt to, ko mums patīk vai nepatīk darīt, un kas mums ir ērti. Varbūt šeit ir vajadzīgas kādas izmaiņas. Teiksim, attieksme pret mūsu vērtībām, pret mantām, pret lietām. Arī to, kā mēs baudām dzīvi. Un arī padomāt, ko mums nozīmē miers un labsajūta. Varbūt, ka šeit būs kaut kādas izmaiņas. Vērsis arī ir fiksētā zīme, un urāns šajā zīmē vairāk izpaužas tā kā spiediens kaut ko mainīt. Vērsis vēl apzīmē tās lietas, ko mēs ēdam, ko mēs patērējam, un arī mūsu pašcieņu. Varbūt mums ir jāpaskatās kaut kas no šīs pozīcijas. Ja mēs gribam kaut ko sasniegt, vai ja mums ir nepieciešams pārmaiņas, iespējams, mums ir jāpaskatās uz savu vērtību sistēmu un uz pašcieņu. Varbūt, ka tur kaut kas ir jāpiestrādā. Jā, jebkurā gadījumā šī te vērša zīmes stabilitāte tiek satricināta, un tad ir jautājums par to, kā mēs tiekam galā ar pārmaiņām. Jo vērsis ir stabilitāte, urāns ir pārmaiņas. Jautājums, kas šeit notiek? Un īpaši, kas šeit notiek, kad urāns nākamajā dienā pēc jaunmēnes griežas direkts. Ja? Kā jūs šīs pārmaiņas risināt? Šis jaunmēnes, protams, ir ar skatu nākotnē. Tātad nākotnes plāni, nākotnes mērķi, mūsu sapņi, cerības. Nu jā, un tātad sarakstam vēlmju sarakstu, un nākamajā dienā jau mēs varēsim viņu sākt izpildīt. Un tad skatāmies, kā tas materializējas, kā tas attīstās. Runājot par šo jaunmēnesi, mums, protams, ir jāpiemina arī Plutona Merkūra savienojums ūdensvīrā, kurš ir ļoti tuvu, gandrīz savienojumā ar šo jaunmēnesi. Nu, tur arī kā kurš astrologs paskatās, cits var teikt, ka tas ir savienojumā ar šo jaunmēnesi, citi saka, ka tā ir atsevišķa kombinācija. Jebkurā gadījumā mēs nevaram ignorēt šo Plutonu un Merkūru, kas ir klātesošs šim jaunmēnesim. Un tas mūsu nākotnes plāniem piešķir milzu intensitāti, tādas kā nākotnes alkas, tādu kā magnētismu un spēju novest lietas līdz galam un nepadoties. Lūk, tagad paskatīsimies, kur šis jaunmēnesis iekrīt katrai zodiaka zīmei. Atkal atgādināšu, ka mums katram horoskopā ir sektors, kuru aizņem ūdensvīra zīme, un kur mēs buntojamies un ejam ārpus rāmjiem un rīkojamies nestandarta veidā. Un tagad šajā sektorā iekrīt jaunmēnesis, un jūs uzzināsiet, kurš ir šis sektors katrai zodiaka zīmei. Atgādināšu, ka mans virziens ir rietumu klasiskā astroloģija. Es pati strādāju Koha māju sistēmā, bet kopīgajai informācijai šo prognozi es veidoju vienādmāju sistēmā. Un, ja jūs ziniet, kurā mājā jums iekrīt 9 grādu ūdensvīrs, jo šis te jaunmēnesis iekrīt 9 grādu ūdensvīra zīmē, nu tad izmantojiet to māju sistēmu, kuru jūs jau lietojat. Bet es noteikti iesaku noklausīties arī savu saules zīmi un mēnesis zīmi, jo tas vēl dos tādu papildus informāciju šim jaunmēnesim. Ja, tāpat mēs arī, protams, skatīsimies uz Jupitera pozīciju, kas veido šo te harmonisko aspektu un dod labvēlīgu, jeb zaļo gaismu šim jaunmēnesim piepildīties. Protams, skatīsimies uz abiem pārvaldniekiem, Urānu un Saturnu, un, protams, arī Plutona un Merkūra savienojumu. Un tā auni. Tātad saule, mēnesis un ascendents auna zīmē. Mīļie auni, jums šis jaunmēnesis iekrīt ūdensvīrā jūsu 11. mājā, kas ir draugi, draugu grupas, jūsu sociālais loks, jūsu sociālie kontakti, un jūsu ienākumu no biznesa. Vispār šis ir ļoti, ļoti labvēlīgs sektors, un tiek uzskatīts, ka ja jums iekrīt planētas, un ja jums pašiem ir planētas šajā sektorā, tad tas ir kaut kas ļoti labvēlīgs, ko jūs esat nopelnījuši iepriekšējā dzīvē, nu tie, kas tic reinkarnācijai. Bet arī astrologi uzskata, jā, ka šis ir ļoti labvēlīgs sektors, un te var vēlēties ne tikai to, kas atbilst tieši ūdensvīra vēlmēm un ūdensvīra tā kā enerģijām, bet var vēlēties jebko, tā ka visu vēlmju piepildījums.
Interesanti arī, ka to pašu apgalvo Džēna Spillere grāmatā Jaunmēnesis astroloģija, kur viņa arī uzskatīja, ka 11. mājā var vēlēties visu. Tā ka Auni, jums šis pilnmēnesis ir super labvēlīgs, jūs varat vēlēties visu. Bet, ja gadījumā gribas tomēr kaut ko vairāk precizēt, visticamāk jums jau diezgan daudz kas rezonēja ar to, ko es teicu iepriekš, jo es ļoti daudz runāju par ūdensvīru. Un jums tātad ūdensvīrs ir tā kā ūdensvīra sektorā. Jā, ūdensvīram ir harmoniskas attiecības ar Aunu. Un šeit, kas varētu būt jauns? Te varētu būt kaut kādas izmaiņas sociālajā lokā vai arī ilgtermiņa mērķos. Tie varētu būt arī jauni draugi, kas atbalsta jūs un jūsu centienus un mērķus. Varbūt jums ir jauni mērķi un attiecīgi pamainās jaunas grupas. Jā, un tie ir cilvēki, kas ir uz viena viļņa ar jums, vai arī iet cauri tām pašām pārmaiņām, kurām ejat jūs. Jā, tātad tie ir arī tie cilvēki, ar kuriem jūsu vērtību sistēma saskan, un arī saskan jūsu ideāli. Urāns, kā šī jaunmēnesis pārvaldnieks, ir Vērša zīmē, un tas var norādīt, ka šīs izmaiņas var būt saistītas arī ar ienākumiem kaut kādā mērā, ar naudu, ar naudas pelnīšanas veidu, ar resursiem. Vienalga, resursi šeit visplašākajā nozīmē, ar fiziskajiem, materiālajiem, garīgajiem. Tas var būt saistīts ar vērtību sistēmu, ar pašcieņu. Piemēram, jūs mainat vērtību sistēmu, jūs uzlabojat pašapziņu un jums mainās, piemēram, draugu loks. Ja? Jā, te var būt arī kaut kādas ilgtermiņa veselības lietas, kas mainās, un tāpēc mainās draugu loks, vai tāpēc mainās jūsu arī veselības stāvoklis. Jā. Te var būt arī jaunas idejas un intereses, kam lemts materializēties, vai tās papildina jūsu ienākumus. Jā, šīs draugu grupas saņem atbalstu no Jupitera 3. mājā. Tātad, kā jau es teicu, šis jaunmēnesis ūdensvīrā ir ļoti labvēlīgs, jo to atbalsta Jupiters. Un tas var norādīt uz online draugiem, uz online draugu grupām dažādās platformās, vai jūs uzsākat kādu ideju popularizēšanu mājaslapā, te ir informācijas apmaiņa, vai jūs savadat kopā īstos cilvēkus, jūs savadat kopā domu biedrus. Arī šāda komunikācija var notikt jaunmēnesis sakarā. Šo jaunmēnesi vēl pavada Merkūra Plutona savienojums, turpat ūdensvīrā 11. mājā. Tas nozīmē, ka jūs tiešām esat pārņemti ar šīm jaunajām idejām. Šīs jaunās draugu grupas palīdz jums transformēties kaut kādā mērā, un jūs ieliekat visu savu sirdi un dvēseli šajos nolūkos, arī šajos draugos un šajos domu biedros, un te notiek ļoti intensīva enerģētiskā apmaiņa. Tā, Auni, uzrakstiet, kā jums klājas, kas ar jums notiek, un mēs ejam tālāk pie vēršiem. Mīļie vērši, jums šis jaunmēnesis ūdensvīrā iekrīt jūsu 10. mājā, kas ir karjera, reputācija, publiskais tēls. Tā ir stūra māja, un jūs to izjutīsiet pastiprināti, īpaši, ja jums ir planētas apmēram no 3 līdz 12 grādu fiksētajās zīmēs, jo te atrodas ūdensvīra planētas, un tas var skart jūsu planētas. Jā. Te var būt kādas izmaiņas karjerā nākamo 6 mēnešu laikā. Kāpēc 6 mēnešu laikā? Tāpēc, ka tagad mums ir ūdensvīrs, jaunmēnesis ūdensvīrā, bet pēc 6 mēnešiem mums būs pilns mēnesis ūdensvīrā. Un te ir tāda simbolika ietverta, ka pēc 2 nedēļām mums ir pilnmēnesis lauvas zīmē, kas ir pretējs ūdensvīra zīmei. Un te notiek tāda kā pirmreizējā šo te vēlmju manifestācija, bet pēc pusgada ūdensvīra zīmē tieši ir pilnmēnesis. Un tad mēs atkal varam paskatīties, kas no tā visa ir realizējies. Lūk, tātad nākamo 6 mēnešu laikā te var būt gan panākumi un pakāpiens karjerā, vai arī lejupslīd. Tātad dažāda veida izmaiņas. Atkarībā no tā, kāda, protams, ir jūsu karte kopumā un kas vēl notiek jūsu dzīvē. Varbūt jūs pats pateiksiet, man šitais ir līdz brošai, es te vairāk neko negribu, man ir jāuzsāk tā kā jauna lapuse.
Arī Merkurs šeit jūsu 10. mājā ir savienojumā ar Plutonu. Tātad, un te ir jautājums, kas ir tas, ko jūs gribat pavēstīt pasaulē? Kas tās ir par ziņām? Varbūt tas ir kaut kas no tabū sērijas, par ko cilvēki nerunā. Vai ko jūs gribat pateikt priekšniekam, ko sen jau, teiksim, gribējāt, varbūt tagad jūs pasakat un tad jūs izbaudat savas rīcības sekas. Jā, vai arī kas ir tas, ko jūs beidzot esat sapratuši un tagad izceļat gaismā? Jā, tā ir tā tēma pārdomām, tātad, bet arī jūs varat pārdomāt par to, kas es esmu par cilvēku, kāda vispār ir mana loma šajā visā pasaulē. Vai es to daru, vai es daru to, kas man jādara, vai es esmu tur, kur es gribu būt, kāds ir mans autentiskais es. Ja? Un pārvaldnieks Urāns atrodas jūsu 1. mājā, un šis lēmums jums ir jāpieņem pašam. Savukārt, Jupiters šai visā, tādā kā nestabilitātē jums palīdzēs, jo Jupiters, kā jau es teicu, dod harmonisku aspektu pret šo jaunmēnesi. Un Jupiters savukārt atrodas jūsu 2. mājā un norāda uz harmoniskām attiecībām ar jūsu vērtībām un finansiālu labvēlību kopumā. Tāpēc jādomā, ka tas, ko jūs pateiksiet, vai tas, ko jūs izcelsiet gaismā, jums nāks par labu tādā vai citādā veidā. Vai jūs dabūsiet papildus darbu, vai labāku pašapziņu, vai lielākus ienākumus, tātad kaut kāds labums te būs. Savukārt Urāns, kas ir šī jaunmēnesa pārvaldnieks, viņš atrodas jūsu 1. mājā, kas nozīmē, ka par šīm te pārmaiņām esat atbildīgi jūs paši. Un te gan jāatzīmē, ka viņš ir saspringtās attiecībās ar šo te jaunmēnesi. Un te varētu būt tā, ka jūs izjūtat lielu spiedienu, te var būt tāda sajūta, kad vēlme tā kā izlausties no kaut kā, tāda iekšēja sacelšanās. Un interesanti būs paskatīties, kas notiks 30. janvārī, kad Urāns kļūs direkts, tad šis psiholoģiskais spiediens var kaut kādā veidā izlausties uz āru. Ko, mīļie vērši, rakstat, kas notiek jūsu dzīvē, es ar lielu prieku lasu jūsu komentārus. Bet mēs ejam tālāk, mums ir dvīņi. Mīļie dvīņi, jums šis jaunmēnesis iekrīt 9. mājā, un Jupiters ir jūsu zīmē, un ūdensvīrs ir gaisa stihija, tāpat kā jūs, tādēļ jums šis jaunmēnesis ir ļoti labvēlīgs. Jā, kas ir 9. māja? 9. māja ir jauni nolūki, jauni plāni attiecībā uz mācībām vai attiecībā uz ceļojumiem. Tie var būt jauni uzskati un iespaidi, kas iespējams arī iegūti šajos ceļojumos vai mācībās. Ja? Varbūt tās ir publikācijas par jums interesējošām tēmām un tā tālāk. Te jau ir iegājis Plutons, un tagad jaunmēnesis laikā tur ir arī Merkurs. Un te var mainīties kaut kādi uzskati, un šie uzskati iespējams var mainīties kaut kādas intensīvas pieredzes rezultātā, vai, piemēram, kāda pamatīga izpētes darba rezultātā, kad jūs iedziļināties kādā jautājumā. Piemēram, kāds jauns atklājums var pilnībā mainīt to, kam jūs līdz šim ticējāt, vai ko jūs uzskatījāt par dabisku lietu kārtību. Šeit ir Plutona enerģijas. Jā. Tas var būt kāds retrīts vai garīgais ceļojums, kas apgriež vispār jūsu pasauli un pasaules uzskats kājām gaisā. Vai arī vienkārši ir sajūta, ka man ir jāizlaužas no šīs ikdienas rutīnas, man ir kaut kur jādodas prom, jāatrod tāda dziļāka jēga tajā, ko es daru. Jupiters, kas labvēlīgi atbalsta šo pilnmēnesi, ir jūsu 1. mājā, un pārvaldnieks Merkurs arī ir, 1. mājas pārvaldnieks Merkurs ir 9. mājā. Tātad te paplašina jūsu redzesloku, dod tādu plašāku skatījumu uz lietām. Un jūs varat atsākt kādas mācības, vai atrast savu garīgo skolotāju, vai vienkārši kopumā kļūt tādi optimistiskāki. Urāns, kas ir šī jaunmēnesis pārvaldnieks, atrodas jūsu 12. mājā, kas principā ir sektors prom.
Ja? Tas varbūt arī saistīts ar jūsu miegu, miega režīmu. Jautājums, kā jūs guļat, kādi ir jūsu sapņi. Tas varbūt saistīts ar jūsu gulētiešanas paradumiem, arī intuīciju. Ja? Vai jūs satrauc tas, ko jūs dzirdat no apkārtējiem, un tas neļauj jums izgulēties? Vai te ir vēl kaut kādas zemapziņas procesi, kas iet un teiksim, neļauj jums gulēt, vai varbūt, ka jūs nosapņojat kādu viedu sapni, un tas jums liek kaut ko pārdomāt. Jā, bet kopumā izskatās, ka šis jaunmēnesis jums vairāk akcentē tieši 9. māju, kas ir ceļojumu un jaunas pieredzes iegūšana, un tas var mainīt kaut kādus līdzšinējos pasaules uzskatus. Ko, dvīņi, rakstat komentāros, kā jums iet, kas no tā visa jums rezonē, kas notiek jūsu dzīvē. Vēlmju saraksts jums ir gatavs, tagad skatāties, kas no visa tā jums izskatās derīgs. Bet mēs ejam tālāk pie vēža zīmes, un, mīļie vēži, jums šis jaunmēnesis ūdensvīrā iekrīt jūsu 8. mājā, kas saistās ar transformāciju. Tas ir kopīpašums, tie ir kopīgi resursi, arī nodokļi, parādi, kredīti, alimenti, mantotās lietas, arī karmiskās lietas, protams. Tās lietas, kas mums karmiski saved kopā ar citiem cilvēkiem, gan finansiāli, gan emocionāli, fiziski. 8. mājā ir arī intīmā tuvība. Te varētu būt kādas izmaiņas tieši jūsu personībā, jo mēnesis, kas ir jūsu 1. mājas pārvaldnieks, ir 8. mājā kopā ar Sauli, veidojot šo te jaunmēnesi enerģiju. Jā. Iespējams, tas kaut kādā veidā skar arī jūsu finanses, varbūt attiecību dziļumu ar partneri. Iespējams, ka tieši jūs šīs pārmaiņas arī ierosināsiet. Tas arī attiec uz to, kas vairs nav labi un kas labi vairs nekalpo, ar kaut kā atlaišanu, ar atbrīvošanos no kaut kā. Tātad kaut kas ir jāatstāja pagātnē no šīm visām tēmām. Mēs jau zinām, ka vēža zīme pārvalda mēnesi, un tādēļ jaunmēnesis un pilnmēnesis, protams, jums ir ļoti nozīmīgs laiks, un 8. māja horoskopā ir kā šķīstītava, kā attīrīšanās. Protams, jaunmēnesis te ir katru gadu šajā laikā, bet šoreiz tas ir kopā ar Merkūru un ar Plutonu un harmoniskos aspektos ar Jupiteru. Tātad te ir kaut kāda tāda iespēja labvēlīgi atbrīvoties no tā. Jupiters sekmēs atrast pareizo veidu, kā lietas sakārtot šajos jautājumos. Savukārt Urāns, kas ir šī jaunmēnesis pārvaldnieks, atrodas jūsu 6. mājā. Tātad pārmaiņas var skart arī jūsu veselību, jūsu veselīgos ieradumus, tās var būt pārmaiņas darbā, pārmaiņas darba apstākļos, un vispār kaut kādas pārmaiņas ikdienas ritmā, ikdienas rutīnā. Jā, tas var būt saistīts arī ar uzskatu sistēmu, ar kaut kādām atklāsmēm, jo Jupiters ir arī uzskati un jūsu viedoklis par kaut ko. Jā. 8. māja kopumā un Jupiters 12. mājā ir ūdens stihiju simboliskajā pārvaldījumā. Un te, protams, ir ļoti liels jūtīgums un te ir daudz emociju. Un te var būt kāda nopietna saruna, apspriešanās, situāciju analizēšana, kaut kas, ko jūs rakstāt, kaut kas, ko jūs runājat, ko beidzot jūs uzdrošināties pateikt un iespējams tādā veidā arī atlaist. Merkūra un Plutona savienojums arī nozīmē uzrakstīt un sadedzināt. Un tādā veidā jūs burtiski sadedzināt un atstājat pagātnē kaut kādas emocijas, kaut kādas dusmas. Jā, bet Plutons Merkurs ir arī tāda pamatīga iedziļināšanās lietās, ja tāda izmeklēšana tādā dziļā līmenī, tā kā līdz saknei, aizrakties līdz cēlonim, aizrakties līdz pirmavotam, iet līdz galam, saprast kaut ko līdz galam. Jā. Un tā kā tas viss ir saistīts ar 6. māju, tātad jūsu ikdienas ieradumiem, te var būt kaut kāds detoks, ja? Vienalga, vai tie ir ēšanas ieradumi, vai tas ir kaut kāds sociālais detoks, ja? Piemēram, jums ir toksiski draugi un tagad no tiem ir jāatbrīvojas, vai tas ir mēdīju detoks, jūs, teiksim, skrolējat nemitīgi telefonu un tagad no tā ir jāatbrīvojas, jā. Tā ir tāda arī
traumu dziedināšana, īpaši emocionālo traumu dziedināšana, dodoties terapijā. Un to visu labi sekmēs Jupiters, kas veido tādu ļoti harmonisku aspektu pret šo jaunmēnesi. Nu tā, mīļie vēži, uzrakstat, kā jums iet, kas notiek jūsu dzīvē. Es ar prieku lasu jūsu komentārus. Bet mēs dodamies tālāk, mēs dodamies pie lauvām. Un, mīļās lauvas, jums šis jaunmēnesis iekrīt jūsu partnerattiecību sektorā, jeb 7. mājā. Tā ir stūra māja, tātad to jūs izjutīsiet skaidri un saprotami. Un šī zīme, šis sektors ir pretējs jūsu pašu zīmei un simbolizē attiecības, partnerības, klientus un citus cilvēkus, kas nāk jums pretīm. 7. māja ir arī partnerība 1 pret 1. Piemēram, attiecības ar jūsu astrologu, ar jūsu terapeitu. Un Saule ir jūsu pārvaldniece šeit. Tādēļ tās var būt jaunas un transformējošas attiecības. Kāpēc transformējušas? Tāpēc, ka šajā sektorā jau ir Plutons. Un iespējams jūs jau apmēram nojaušat, par ko ir runa. Un tagad to visu izgaismo jaunmēnesis. Jā, tātad jaunas vai transformējošas attiecības ar citiem cilvēkiem. Jā. Te var būt arī varas un kontroles pārdale attiecībās. Vai arī šīs tēmas var tikt iznestas gaismā. Tātad visu laiku mēs par to nerunājām, tās bija kaut kur iespiests iekšā, tumsā, tās varbūt bija kaut kādas tabū tēmas, tās bija neērtas tēmas, tās varbūt bija netīras tēmas, jo Plutons arī atbild par atkritumiem, par netīrību. Un tagad jaunmēnesis to burtiski izrauja augšā. Jā. Lūk, tātad kaut kādas padziļinātas attiecības ar citiem cilvēkiem. Arī šeit var ieteikt iet terapijā, jo Plutons ir 7. mājā, tā ir terapija. Jūs varat uzlabot pašcieņu, jā, jo te ir savienojums ar Merkūru, kā 2. mājas pārvaldnieku. Ja? Tātad, lai sasniegtu savus mērķus, jo Urāns, kā šī jaunmēnesis pārvaldnieks, ir 10. mājā, tas viss ir dēļ jūsu mērķiem. Savukārt, brīvajām lauvām, kas vēlas iepazīt jaunus cilvēkus, šis ir īstais laiks jau to darītu. Un jums tas var sanākt, kā jau ūdensvīra zīmei atbilstoši, kaut kādā neparastā veidā, galīgi negaidīti. Jūs varbūt nemaz negribat iepazīties, bet pēkšņi tā sanāk un rekur īstais cilvēks un veidojas tāds dziļš kontakts uz kaut kādus tādus dziļiem pamatiem. Tātad skatieties, kas notiek ar jūsu jaunām pazīšanām nākamajos 6 mēnešos, kad ūdensvīra zīmē būs pilnmēnesis, un tad mēs varēsim paskatīties, kas tad no tā visa ir manifestējies. Jā, kā jau es iepriekš teicu, šeit ir iesaistīts arī Merkurs, un Merkurs pārvalda jūsu 2. māju, tātad jūsu resursi, un iespējams jums daudz diskutēsiet, runāsiet par naudu, par izdevumiem ar savu partneri vai dzīvesbiedru. Jā, vai arī šīs sarunas var būt par to, kādu palīdzību jūs vēlaties saņemt no partnera, lai sasniegtu savus mērķus, jo Saule pārvalda 1. māju. Jā, vai arī tās var būt sarunas ar biznesa partneri, kā mēs, nomaksāsim rēķinus, kā mēs turpmāk darbosimies, kādi ir mūsu sadarbības principi. Savukārt Urāns, kā jau es teicu, ir 10. mājā, kas var dot jaunus klientus, jaunas attiecības. Te var būt arī statusa maiņa sadarbībā ar citiem cilvēkiem. Ļoti daudz visādas iespējas, un kas ir ļoti labi, ka šim jaunmēnesim veiksmi piešķir Jupiters. Un Jupiters šo atbalstu jums dod no 11. mājas, kas dabiski ir ūdensvīra, arī tā kā pārvaldījums. Un tātad jūs varat meklēt atbalstu pie draugiem, aliansēs, domu biedru grupās. Jā. Arī draugi var pāriet romantiskā statusā vai arī otrādi. Draugi var kļūt arī par sadarbības partneriem. Te var būt arī jaunas iepazīšanās tieši draugu grupās vai sociālos tīklos. Vismaz varbūt, ja ir mērķis iepazīties, izveidojiet profilu kādā no sociālajiem iepazīšanās saitiem. Skatieties, kas notiek.
Nu tā, lauvas, rakstiet komentāros, kas ar jums notiek, kādas pārmaiņas, ko jūs gaidat, ko jūs negaidat. Es vienmēr ar prieku lasu jūsu komentārus. Bet mēs pārējām tālāk pie jaunavas zīmes, un, mīļās jaunavas, jums šis jaunmēnesis ūdensvīra zīmē iekrīt jūsu 6. mājā. Principā tas ir jūsu lauciņš, tas ir jūsu ierastais sektors, tātad veselība, darbs, ieradumi, ikdienas rutīna, un tātad šeit notiek pārmaiņas. Jā. Vai nu tas ir jauns skats pašam uz sevi, jo šeit ir jūsu pārvaldnieks Merkurs savienojumā ar Plutonu. Jūs varat gribēt mainīt izskatu, mainīt diētu, vai nu pieņemties vai nokristies svarā. Un daudz kas var notikt tieši caur veselības un ieradumu prizmu. Nu, vai nu tas ir jauns dienas ritms, kas diktē šī visa pārskatīšana. Piemēram, sporta klubs jāapmeklē citās dienās, vai tam vairs nav laika un jūs vingrojat mājās, tāpēc, ka darbā ir kaut kāda jauna darba pienākuma, tur kaut kas mainās. Nu, un tagad līdz ar to visi ikdienas ieradumi, ikdienas ritms tiek pakārtots jaunajam darbam. Nu, piemēram, tas arī var rosināt to, ka jūs ēdat citos laikos, ka jūs atpūšaties citos laikos, ka jums mainās miega režīms, varbūt vispār jūs mainat darba vietu. Nu, vai arī jūs vienkārši iedziļināties veselībā, tā ir dziļāk saikne ar sevi, jūs meklējiet cēloņu sakarības, visādas likuma sakarības. Te var noderēt arī kaut kādas netradicionālās dziedināšanas metodes. Nu, tātad dzīves kvalitātes uzlabošana caur veselības prizmu un ikdienas ieradumiem. Jā, kas vēl šeit var būt jaunmēnesī? Te jāpaskatās, kādas ir attiecības darbā ar kolēģiem, kāda ir darba vide, vai tā nav toksiska. Kāpēc es tā runāju? Tāpēc, ka šajā sektorā ieiet Plutons, un Plutons ir par atbrīvošanos no toksiskas vides, no toksiskiem ieradumiem, iespējams tie kolēģi un tā tālāk. Jā, varbūt arī tā, ka mājdzīvnieki prasīs papildus uzmanību, bet te var būt arī, par cik iesaistīts Merkurs, te var būt arī tāda apņemšanās mainīt savu domāšanas veidu, domāšanas ieradumu, un te ir ūdensvīrs, un te var izmantot dažādas visādas, tā kā online aplikācijas, lai kontrolētu savus ieradumus. Nu, piemēram, cik daudz jūs ūdeni dzerat, kad jūs ēdat, ko jūs ēdat, tur kaloriju skaitīšana. Nu, tas ir kā viens no variantiem. Jā, ūdensvīra pārvaldnieks Urāns ir jūsu 9. sektorā, tātad te var būt kaut kādas izmaiņas juridiskajos dokumentos, izmaiņas ceļojuma plānos, izmaiņas mācību plānos, varbūt jūs atsākat mācības, varbūt jūs beidzat mācības, tātad kaut kas iziet virspusē un skatāmies, kas notiek vienu dienu pēc tam, kad Urāns aiziet direkts, jūs savu tā kā vēlmju sarakstu varat arī realizēt. Savukārt Jupiters, kas ir ļoti labvēlīgs šim jaunmēnesim, veido harmonisku aspektu uz jūsu 6. mājas sektoru no 10. mājas, tātad no jūsu karjeras, no mērķu sektora. Tātad, ko viņš te dara? Viņš ļauj vieglāk sasniegt nospraustos mērķus. Un visi jaunie 6. mājas ieradumi veicina jūsu produktivitāti, izdarīt vairāk, jo karjera iet uz augšu, un Jupiters ir 10. mājā. Tātad diezgan daudz, kas var būt arī atkarīgs no tā, tieši no ikdienas ieradumiem, ka jūs izveidojat veselīgāku rutīnu, veselīgāku miega režīmu, jūs esat vairāk tādā resursā, kā teikt, ja? Un tāpēc jūsu karjera var augt, var attīstīties, un jūs varat vairāk izdarīt. Nu, viens sekmē otru. Jā, varbūt jūs pat noalgojat palīgu, kas uztur kādas ikdienas lietas kārtībā jūsu ofisā, lai jūs paši varat koncentrēties uz kādiem lielākiem mērķiem. Jā. Ja jūs esat jauna darba meklējumos, tad šeit arī ir ko izvēlēties, jo Jupiters jums šīs izvēles piespēlēs. Nu tā, mīļās jaunavas, rakstiet komentāros, kā jums klājas, kas no tā visa jums rezonē. Es ļoti labprāt lasu jūsu komentārus. Bet mēs ejam tālāk pie svariem. Un, mīļie svari, jums tātad Saule, Mēnesis un ascendents svaros.
Jums šīs pārmaiņas, šis jaunmēnes ūdensvīrā iekrīt jūsu 5. mājā. Šis ir ļoti labvēlīgs jaunmēnes, jo kopā ar Jupiteru, kurš atrodas jūsu 9. mājā, viņš veido lielo trigonu pret jūsu ascendentu. Un ja vēl jums ascendents ir ap 9 grādiem, kaut kur no 2 līdz 12-15 grādiem, ūdensvīra zīmē, tad, principā, tā ir pirmā puse svaru. Tad, jūs to ļoti, ļoti labvēlīgi izjutīsiet. Jā. Lūk, šīs 3 mājas, tātad 1., 5., 9. Rietumu klasiskajā astroloģijā dabiski tiek uzskatīts par labvēlīgām, un tagad vēl Jupiters viņas visas savieno ar lielo trigonu. Kas ir 5. māja? 5. māja ir jūsu radošums, jūsu rotaļīgums, tie ir jūsu hobiji, azarts, mīlestība, romantika, tie ir jūsu bērni, tā ir jūsu sirds. Un šeit kopā ir 4 planētas, tātad Saule, Mēnesis, Merkurs un Plutons. Tā ir tāda kā atzimšanas enerģija, vai romantiskajās attiecībās, kad jūs atsākat iet uz randiņiem, jūs atsākat ticēt cilvēkiem, jūs sākat iepazīt jaunus cilvēkus, vai kādam no jūsu hobijiem ir daudz dziļāka un tāda transformējošāka nozīme. Katrā ziņā visā šajā ir ļoti liela intensitāte, te ir liela iedvesma, te ir aizrautība. Un jāpievērš uzmanība arī varas un kontroles spēlītēm, tāpēc, kad ir iesaistīts Plutons, jo intensitāte ir ļoti liela. Iespējams, mēs kaut ko šeit gribam iegūt par katru cenu. Nesteidziniet ne sevi, ne citus, meklējiet tādu patiesi dziļu mīlestību, kas piešķirs attiecībām dziļumu un pavērs pavisam jaunu skatu uz attiecībām. Vai arī tas ir kāds hobijs, iespējams ar ezotērisku vai kaut kādu enerģētisku spēcīgu nozīmi, kas būs jauns sākums kaut kādam tādam dziļi transformatīvam procesam. Tas var būt arī saistībā ar azartu, ar kaut kādiem biržas darījumiem, vai arī te var būt kaut kādi būtiski notikumi bērnu dzīvē. Urāns, kas pārvalda šo jaunmēnesi, ir 8. mājā, kas atbild par kopīpašumu. Tad jautājums, kas notiek ar investīcijām, kas notiek ar jūsu naudu, kas notiek ar kopīpašumu, ar kopīgiem resursiem. Te var būt jautājums par naudu, ko saņemat no partnera vai no biznesa partnera, un ir jāizvērtē riski ar investīcijām vai pēkšņiem izdevīgiem piedāvājumiem, jo atceramies, te ir iesaistīts Plutons, kas ir atbildīgs par intensitāti, un ir iesaistīts Urāns, kuram ir pēkšņi kaut kāda zibenīga ideja, bet kas tomēr prasa tādu rāmu un konsekventu pieeju. Jo 8. mājas sektors un pārvaldnieks Urāns, kā šī jaunmēnesis pārvaldnieks, kurš ir 8. mājā, viņš var dot tādu vēlmi iegūt papildus līdzekļus, neapdomīgi riskējot. Es jau gan ceru, ka vērša zīme, kurā ir šis Urāns, to visu mazliet piezemēs un iecementēs, un arī Jupiters, kurš taisa harmonisku aspektu pret šo jaunmēnesi, tomēr ļaus tā labvēlīgi izbraukt uz to visu. Bet, katrā ziņā, mīļie svari, jūs esat brīdināti. Vēl ko es labu šeit saskatu. Ja jūs plānojat bērniņu, tad šis laiks ir patiesi labvēlīgs, jo saņem atbalstu no Jupitera, kas ir 9. mājā, kas arī ir jūsu sapņi. Ja jūsu svaru planētas ir apmēram no 8 līdz 12 grādiem svaros, tad vispār šis ir ļoti labvēlīgs jaunmēnesis jums, gan jūsu hobijiem un radošajiem projektiem, gan saistībā ar ceļošanu, gan saistībā ar bērniņu ieņemšanu, arī ar mācībām, ar jaunu mācību uzsākšanu. Un te var arī satikt romantisko partneri ceļojuma laikā, vai arī tieši ceļojuma laikā jūs varat iegūt jaunu iedvesmu projektiem. Vai arī bērni ir iemesls, kāpēc jūs ceļojat.
Šis laiks arī ir labvēlīgs publikācijām un savu darbu reklamēšanai un popularizēšanai. Tā, ka, ja jums ir kaut kāda iedvesma un aizrautība, tad droši jaunmēnesī sarakstat savas vēlēšanās. Un nākamajā dienā pēc jaunmēnesis, kad Urāns kļūst direkts, nu tad var sākt šīs te vēlēšanās jau piepildīt. Un, kā jau es teicu, arī iepriekšējām zīmēm skatāmies, kas notiek pēc pusgada, kad šajā ūdensvīrā būs pilnmēnesis. Nu, mīļie svari, uzrakstat, kas notiek jūsu dzīvē, kā jums klājas, kas ar jums notiek. Es ļoti labprāt lasu jūsu komentārus. Bet mēs tālāk ejam pie Skorpiona zīmes. Mīļie Skorpioni, tātad Saule, Mēnesis un ascendents Skorpionā. Jums šīs intensīvās enerģijas jaunmēnesis ūdensvīrā iekrīt jūsu 4. mājā, tā ir stūra māja, un vēl viņa ir kvadrātā, jeb saspringtos aspektos ar šo jaunmēnesi enerģiju. Tas var būt kaut kas jauns jūsu mājas dzīvē, nu kaut kādas pārmaiņas, vai nu tā ir jauna dzīves vieta, jauns īres līgums vai jaunas dzīves vietas pirkums. Te var būt arī kaut kādi uzlabojumi jūsu esošajā mājvietā, kaut kāda renovācija vai arī paplašināšanās, jo Jupiters veido harmonisku aspektu pret šo vietu, kaut kāda lielāka vieta, plašāka vieta vai vēl papildus vieta, jā. Jā, pārmaiņas var būt arī ļoti negaidītas un arī intensīvas, jo šeit ir iesaistīts Plutons. Kas vēl ir interesants, ka šeit var atklāties kādas dziļākas problēmas, kaut kas ļoti privāts, kaut kas nepateikts, kaut kas, kas tiek izgaismots līdz ar šo jaunmēnesi ūdensvīrā, nu, kas bija nospiests zemapziņā vai tika ignorēts, un tagad jaunmēnesī tas tiek izcelts ārā, lai atklātu, izgaismotu un dziedinātu. Te būs ļoti svarīgi saprast, kas ir tas, ko jūs, mīļie Skorpioni, vēlaties, kāda ir šī ģimenes atmosfēra, kāda ir šī vide, vai tu tajā jūties droši, vai tev tā patīk, vai tu tur kaut ko vēlies mainīt. Merkūra un Plutona savienojums arī ļoti izgaismo šīs enerģijas, tātad pārmaiņas, intensitāti, kurām iet cauri mājās un ģimenes sakarā. Tas var būt saistīts arī ar kādu no jūsu mājiniekiem, kurš iet cauri kaut kādām spēcīgām lietām. Jā. Kas vēl ir interesanti, ka varbūt mēs ņemam kādus kredītus, varbūt mēs iegrābjamies savos ietaupījumos, lai kaut ko renovētu mājās vai kaut ko palīdzētu kādam radiniekam. Jā. Te var būt kārtojums arī kādas mantojuma lietas vai nauda no partnera. Jupiters te veido trigonu. Tātad tas viss varētu būt diezgan labvēlīgi, bet arī varētu pacelties jautājums par to, kas ir mans autentiskais es, kas notiek ar maniem pamatiem. Vai es esmu tur, kur es gribu būt, vai es esmu ar to, ko es gribu būt, kādas ir manas mājas, vai tur ir pareizās emocijas un vai es jūtos tajās droši. Urāns, kas ir šī jaunmēnesis pārvaldnieks, ir 7. mājā, tātad izgaismo jūsu partnerattiecības. Un, ja jums ir planētas fiksēto zīmju pēdējos grādos, kuros šobrīd ir Urāns, fiksētās zīmes tātad ir Vērsis, Lauva, Skorpions un Ūdensvīrs. Un Urāns ir Vērša pēdējos grādos. Jā. Tad, un ja jums te ir planētas, tad tas var dot diezgan lielu spriedzi tieši partnerattiecībās. Bet arī jau bez visa tā partnerattiecībās un partnerībās un sadarbībās var būt kādas būtiskas izmaiņas, jo jūs jau tur izjūtat spriedzi. Brīvajiem Skorpioniem labs laiks, lai iepazītos un pārdomātu, kādu tad es īsti gribu redzēt savu partneri, ko es īsti meklēju. Tātad partnerībā, kas ir 7. māja, notiek pārmaiņas, vai nu kāzas, vai kopā saiešana, vai kaut kāda pārstruktūrēšanās, un tas ietekmē manu mājas dzīvi. Tātad 4. mājas sektoru, kurā ir ūdensvīrs un jaunmēnesis ūdensvīrā.
Nu, jebkurā gadījumā tas viss te ir ļoti intensīvi, emocionāli, jo gan 4. gan 8. mājas tās abas ir ūdens stihijas mājas, un labi, protams, ir tas, ka Mars ir attālinājies no opozīcijas ar Plutonu, nu, bet pavasarī tas nāks atpakaļ un atkal tēma, darbs un mērķi atkal ietekmēs mājas dzīvi. Nu, vai nu tas būs darbs kādā citā pilsētā, kas prasa pārvākšanos, vai tas ir jauns darbs vienkārši kaut kur citur, vai tas ir bezdarbs, kas skar mājas atmosfēru un tā tālāk. Nu, vai arī es mainu kaut ko savās attiecībās un izvācos. Nu, te ir daudz un dažādi varianti. Mīļie Skorpioni, uzrakstiet, kas notiek ar jūsu dzīvi, kas notiek jums mājās, kādas pārmaiņas ir 4. sektora sakarā. Es ļoti labprāt lasu jūsu komentāru. Bet mēs ejam tālāk pie strēlnieka, tātad Saule, Mēnesis vai ascendents strēlnieka zīmē. Mīļie strēlnieki, jums šis jaunmēnesis ūdensvīrā iekrīt jūsu 3. mājā, tātad ir komunikācija, līgumi, dokumenti, mācības, nu tātad, un šeit ir arī Plutons, tātad intensīva komunikācija vai slepenas zināšanas vai komunikācija par lietām, kas visiem nav redzamas. Svarīgas šeit būs tieši jēgpilnas un dziļas sarunas, arī iedziļināšanās lietās, nevis pieiet visam virspusīgi. Un kaut kā ieteicams paplašināt savas zināšanas tādā jēgpilnā veidā. 3. māja ir arī mājas lapa, ko jūs varbūt izveidojat, mašīna vai kāds cits pārvietošanās līdzeklis, kāds komunikācijas līdzeklis, nu, piemēram, telefons vai dators. Merkūra Plutonas savienojumam, kas ir jūsu 3. mājā, ir saikne ar jūsu 7. māju, jo Merkurs pārvalda jūsu 7. māju, tās ir partnerības. Un Plutons citreiz atbild par komunikāciju par katru cenu, par šo te manipulatīvo komunikāciju. Un tad ir jautājums, kas jūs esat komunikācijā? Vai jūs esat uzbrucējs un tas manipulators, vai jūs esat upuris? Un ja mēs skatāmies tagad uz šo sadarbību, šo jaunmēnesi un labvēlīgo aspektu tieši no Jupitera, kas pienes tādu harmonisku enerģiju, jūs šeit varat šajā jaunmēnesī pieņemt tādu apzinātu lēmumu, ka es vairs nerunāšu kā upuris. Es sadarbošos uz līdzvērtīgiem principiem. Ar mani vairāk nevarēs manipulēt. Es nerunāšu no baiļu pozīcijām. Ja, tā, ka skatāties strēlnieki, kā jums iet, kas no tā viss ar jums rezonē. Nu, jebkurā gadījumā jums ir uzdevums uzlabot komunikācijas un saskarsmes prasmes, tātad vienā vai otrā virzienā, jā, vai atrast veidu, kā pateikt citiem, kā es patiesībā jūtos, ko es patiesībā domāju. Tātad kaut kas no tā visa var triggerēt jūsu komunikācijas prasmes. Nu, te gan tas viss notiek ar tādu lielu spiedienu, ja? Bet lēmums var tikt pieņemts apzināts, kaut ko iemācīties jaunu caur komunikāciju. Un trigons ar Jupiteru, un starp citu Jupiters tieši arī ir jūsu 7. mājā, tieši to arī nozīmē. Uzlabot attiecības ar citiem cilvēkiem, un šis aspekts šeit ir labvēlīgs. Jā. Kas vēl te var būt? Varat arī ceļot kopā ar partneri. Nu, vai, piemēram, jūs atverat savu kaut kādu podkāstu vai mājaslapu, nu, kas ir 3. mājas tēmas. Un Jupiters no 7. mājas, kas ir jūsu partneru attiecību tēma, palīdz jums piesaistīt skatītājus, klausītājus, nu, tos, kam tas viss interesē. Jā, nu, tātad tas ir arī labs laiks reklāmai un savu ideju popularizēšanai. Pārvaldnieks Urāns ir versija jūsu 6. mājā, un šis ir tādās spiedošās neharmoniskās attiecībās ar šo jaunmēnesi ūdensvīru. Bet 6. māja kā tāda, viņa ir par ikdienas darbu, jo te notiek pārmaiņas dienas režīmā. Nu, piemēram, te varbūt ir kādi uzlabojumi, upgrade, inovācijas darba vietā, kaut kāda modernizācija, un tas veicina pārmaiņas ikdienas aktivitātēs. Varbūt mājaslapā ir kādas jaunas iespējas, kas ļauj klientam labāk ar jums sastrādāties un sazināties, un te kaut kādi upgrade ir, jā.
Un jūs ievietojat jaunu informāciju, kā ar jums var labāk sazināties, kāds jums varbūt, jums varbūt ir jauns e-pasts, mājaslapai modernāks kaut kāds interfejs, kaut kādas modernas iespējas, kas uzlabo to visu komunikāciju, padara interesantāku. Jā. Vai jūs, piemēram, ceļojat un popularizējat kaut ko, piemēram, popularizējat savu grāmatu un tāpēc dienas režīms ir cits? Vai jūs mācaties par fitnesu, kas būtu sastās mājas tēmas, ja fitnesu vai veselību? Lūk, jā, protams, kopumā te gan var būt kādas nepatīkamas sarunas ar kaimiņu vai radinieku, bet, Jupiters no 7. mājas vai darbosies kā starpnieks vai kā tāds, kurš nodrošina labas atgriezeniskās saites saņemšanu un situācijas un tādu kā izlīdzināšanu, jo 7. māja ir arī par līdzvērtīgu komunikāciju, jā. Vai arī tas var būt jurists vai mediātors kaut kādās jūsu lietās, vai arī tas var būt partners, kas jums palīdz līdzsvaroties pēc kādas smagākas sarunas. Mīļie strēlnieki, uzrakstat, kā jums iet, kas notiek jūsu dzīvē, ar prieku lasu jūsu komentārus. Bet mēs ejam tālāk pie mežāža. Un, mīļie mežāži, tātad Saule, Mēnesis, ascendents mežāzī. Jums šis pilnmēnesis ūdensvīrā norisinās jūsu 2. mājā. Tātad ir jūsu resursi, jūsu vērtības, jūsu kustamais īpašums. Un šeit jūs ļoti piedomājat par ilgtermiņa risinājumiem, par stabilitāti, par finanšu drošību. Tā var būt naudas manifestācija un dzīves baudīšana. Ko es domāju ar naudas manifestāciju, visādas tādas sevis iedvesmošanas vai, teiksim, vizualizācijas metodas, ja. Jā, bet šeit tagad jūsu 2. sektorā ir ienācis Plutons, un tas paceļ augšā tēmu par to, kā un kādā veidā jūs izmantojat savu varu, lai sasniegtu kādus finanšu mērķus vai iegūtu to, ko uzskatāt par vērtīgu. Jā. Ja mēs skatāmies uz Venēru, tad Venēra ir savienojama ar Saturnu un var nozīmēt nozīmīgas investīcijas tieši ilgtermiņā, un tad mēs varam apdomāt savus finanšu mērķus nākamajos 6 mēnešos, bet iespējams jūs pārskatāt to, ko īsti jums nozīmē justies droši, tieši finansiāli droši, un cik daudz naudas tad jums īstenībā vajag. Jupiters, kas ļoti labvēlīgi atbalsta šo te jaunmēnesi, jūsu 2. sektorā atrodas jūsu 6. mājā, tātad jūsu dienas režīms, ikdienas ieradumi, veselība, darba kolēģi, kas jūs atbalsta. Vai jums ir papildus darbs, vai esošais darbs nodrošina lielu darba apjomu un jūs varat nopelnīt pietiekami, vai arī jums ir uzlabojusies veselība, kas kopumā liek jums justies labāk un ērtāk un varat ar visu tikt galā un būt pietiekami produktīvs. Savukārt Urāns, kas pārvalda šo jaunmēnesi, ir jūsu 5. mājā. Tātad tie ir jūsu bērni, romantiskās attiecības, jūsu projekti, jūsu hobiji, azarts. Jā. Arī tas var nest kādas negaidītas pārmaiņas, kas gala rezultātā dod labus ienākumus. Jā, 5. māja ir arī par risku un azartu. Un te visdrīzāk izskatās, ka risks atmaksāsies, jo Jupiters veido labvēlīgu aspektu pret jūsu 2. mājas sektoru, pret jūsu finansēm. Vai arī kādā pēkšņā situācijā ir jāizmanto dotās iespējas. Bet šīs iespējas var nākt arī caur romantiskajām attiecībām. Vai kāds hobijs pārtop par darbu, vai hobijs nes labu peļņu. Jā, tas ir Urāns, un te runa iet par brīvību. Cik ļoti jums ir vajadzīga šī finansiālā neatkarība vai finansiālā brīvība, jums ir jāsajūt, ka esat tā vērts. Tas arī noteiks gan motivāciju, gan rezultātu lielā mērā. Mīļie mežāži, uzrakstat, kā jums klājas, kas ar jums rezonē, kas notiek jūsu dzīvē. Ļoti labprāt lasu jūsu komentārus.
Bet mēs ejam tālāk pie ūdensvīra, tātad saule, mēnesis, ascendents ūdensvīrā. Un, mīļie ūdensvīri, šis ir jūsu mēnesis, tātad jūsu pirmajā mājā, jūsējais, kas akcentē jūsu izskatu, varbūt jauns imidžs, veids, kā jūs ģērbjaties, kā jūs izturaties, kā jūs uzsākat lietas, kaut kāds jauns veids, kā jūs izpaužat savu gribu, kaut kas jauns, kas jūs motivē, jauni mērķi. Un skatāmies, kas nākamo 6 mēnešu laikā var notikt, jo te var būt diezgan pamatīgas un radikālas pārmaiņas. Jā, nu, protams, tas ir ūdensvīrs, un ūdensvīrs vienmēr ir ļoti unikāls, nu, kā jau cilvēks no nākotnes. Bet šeit mērķu sasniegšanai nepieciešamas kādas pārmaiņas tieši pašā jūsu personībā, jo jūsu zīmē ir ienācis arī Plutons, un viņš liek jums mainīties. Tātad pārmaiņas pašos pamatos, jā. Bet labās ziņas ir tādas, ka šīs pārmaiņas ir atkarīgas tieši no jums pašiem, jo šis ir jūsu sektors, šis ir pirmais sektors. Jā, nu un šeit var padomāt par tādiem jautājumiem. Kas jūs patiesībā esat? Kas ir jūsu autentiskais es? Ko jūs vēlaties? Kā jūs vēlaties, lai citi jūs redz? Kāds jūs esat? Ko jūs gribat rādīt citiem? Ko jūs patiesībā vēlaties? Jo, redziet, Merkurs pārvalda jūsu 5. māju un atrodas 1. Tātad, ko es vēlos no visas sirds? Ja? Kas mani iedvesmo? Jo 5. māja atbild arī par sirdi, par tādu, nu, no visas sirds, no mīlestības, jā. Kas mani iedvesmo? Kur ir mana aizrautība? Kādās tēmās ir mana aizrautība? Jā, gan ūdensvīrs, gan 5. māja ir ļoti radošas, kreatīvas, un arī tas ir par tādu prieku un tādu rotaļīgumu. Un tieši tādā dvēseles stāvoklī ūdensvīrs šobrīd arī var sasniegt savus mērķus. Labvēlīgas ziņas nāk no Jupitera, kas starp citu arī atrodas jūsu 5. mājā, un kas liek meklēt savu jauno paštēlu. Un šeit es gribu akcentēt to, ka Jupitera trigons pret 1. māju, nu viņš skaitās ļoti, ļoti labvēlīgs. Tātad visticamāk jums izdosies saprast, kas ir jāmaina, lai jūs varētu sasniegt šos te mērķus. Bet šos te mērķus iespējams, par cik Jupiters atrodas 5. mājā, jūs varat sasniegt arī caur saviem hobijiem, caur romantisko partneri vai pat bērnu. Un tas var nozīmēt arī to, ka jūs kļūstat par vecākiem. Jā. Un 1. mājas pārvaldnieks Urāns savukārt ir jūsu 4. mājā, tā ir ģimene, mājas, kurās notiek negaidītas pārmaiņas, tā ka, nu, patiešām liels iespējas kļūt par vecākiem un, nu, protams, tiem, kas to vēlas. Jā. Nu, vai arī tie var būt daudz un visādi jauni, interesanti radošie projekti. Urāns, tātad jūsu pārvaldnieks un arī jūsu šīs 1. sektora pārvaldnieks, protams, var ienest arī citas neplānotas pārmaiņas jūsu mājās un ģimenes sektorā. Nu, piemēram, bērni izvācas no jūsu mājas, vai taisn otrādi ievācas atpakaļ jūsu mājās, vai aizbrauc, vai atbrauc jūs apciemot, vai pārceļas kaut kur uz laiku, vai pārceļas kaut kur, nezinu, piemēram, tuvāk pie jums, un tagad jūs pavadat laiku vairāk ar viņiem. Nu, te visādi varianti var būt. Interesanti ir arī tas, ka Mars ir retrogrāds, viņš ir jūsu 7. sektorā, un jautājums ir par to, kā visas šīs pārmaiņas uztver jūsu partneris. Tāpēc, ka tik daudz planētas un intensīvs sakopojums ir jūsu 1. mājā, ka jūs aiz šīs te intensitātes un pārmaiņām un visādiem notikumiem, un jāteic, ka tas nevienmēr ir tā ļoti viegli un rotaļīgi, jūs varat pazaudēt šo te partneri, to redzējumu, un tad jautājums, ko viņš dara, vai viņš protestē, vai viņš jums palīdz, vai jautājums par to, kādu atbalstu jūs gribat saņemt, vai tieši otrādi jūs negribat saņemt, jā. Un arī jautājums, kā to uztver jūsu bērni, tātad 4. sektors un 5. sektors, jā, kas notiek šajā ziņā. Bet, nu, protams, šajā jaunmēnesī galvenais akcents ir uz jums pašiem
Un, protams, Jupiters piespēlē jums daudz iespēju, piespēlē jums daudz atbalsta, un to arī es jums iesaku izmantot. Mīļie ūdensvīri, rakstam komentāros, kas no visa tā jums rezonē, kas notiek jūsu dzīvē. Es ļoti labprāt lasu jūsu komentārus. Bet mēs ejam tālāk. Tālāk mums ir zivis. Saule, mēnesis, ascendents zivīs. Un, mīļās zivtiņas, jums šis jaunmēnesis ūdensvīra zīmē iekrīt jūsu 12. sektorā. Un šis sektors jums ir ļoti labi pazīstams. Tā ir vieta, kas ir prom no citu acīm, tās ir aizkulises, tā ir iekšpasaule, tā ir zemapziņa, tie ir mūsu sapņi. Tā var būt, piemēram, šī pilnmēneša sakarā tāda garīgā atmoda, gan arī iespēja saskarties aci pret aci ar kādām zemapziņas dzīlēm, kas ir aktualizējušās tieši šobrīd. Jā, te iespējams var palīdzēt meditācija, reiki vai kādas citas enerģētiskās dziedināšanas metodas, lai atklātu un saprastu, kas tieši būtu jādara un kā sev palīdzēt. Nu, piemēram, ja kādas senas psiholoģiskas traumas nāk gaisā, kaut kādi atsitieni, ja, tad jautājums, ko ar to darīt. Jā. Te ir iespējas atrast īsto terapeitu, atrast īsto terapiju, psihologu vai dziednieku, nezinu, tur skaņu krāsu, smaržu terapijas. Tās visas var palīdzēt, jā. Te ir iespējas meklēt garīgās izaugsmes un attīstības ceļu. Iespējas arī atlaist un atbrīvoties no iesīkstējušiem modeļiem, kas kļuvuši par apgrūtinājumu vai traucē šai attīstībai. Mīļās zivtiņas, jūs jau pašas zinat, kad jūs ļoti jūtīgi varat reaģēt uz notikumiem sabiedrībā vai arī kolektīvā apziņā, jo jūsu būtība ir būt visur un nekur. Un jūsu būtība ir arī šis te ļoti lielais jūtīgums, ļoti lielais empātijas līmenis. Un 12. māja arī ļoti saskan ar šo te empātiju, ar šo te palīdzību. Tikai skatāties, lai palīdzot kādam jūs nekļūstat par upuri. Interesanti ir tas, ka pārvaldnieks Saturns, viens no ūdensvīru pārvaldniekiem Saturns, ir savienojumā ar Venēru jūsu 1. mājā. Un tas ļauj jums saglabāt tādu centru, jo Saturns ir par stabilitāti. Un diezgan daudz arī sargā jūs pašas pret svešu ietekmi. Un tas arī ļauj izcelt no zemapziņas kaut kāds uzplaiksnījums tādā redzamā vietā, lai tos dziedinātu. Nu, tā kā 12. mājas enerģija no neredzamā kļūst redzama jūsu 1. sektorā, tātad izgaismo jūsu acu priekšā, un tad jūs ar to varat kaut ko darīt. Jā, bet modernais šī jaunmēnesis pārvaldnieks Urāns ir jūsu 3. mājā, kas atbild par komunikāciju. Un te ir ļoti interesanti jautājums, vai jūs pierakstat savus nozīmīgos sapņus, vai izsakat kaut ko skaļi un runājat par zemapziņas tēmām, vai jūs runājat par 12. mājas tēmām, vai jūs runājat par lietām, kas jums ir atklājies, rādījies, nosapņojies. Nu, un interesanti, ka, piemēram, nākamajā dienā Urāns griežas direkts, un kad viņš griezīsies direkts, tad jūs varat gan vairāk sarunāties, gan vairāk rakstīt, gan izteikt savas domas un sajūtas citiem, un tās var būt arī kādas būtiskas atklāsmes, ar kurām vēlēsieties padalīties. Jā. Nu, vai arī jūs vienkārši vēlēsieties pierakstīt savas domas un spriedumus, kas nākuši no sapņiem, no meditācijām vai no channelinga, nu, vai vienkārši intuīcijas. Urāns 3. mājā var arī provocēt kādus spontānus, nu īpaši, kad griezīsies direkts, runas plūdus, tādēļ šeit būtu jāpiedomā pie tā, kad runāt un kad paklusēt, jo jūsu sacītais var gan izsaukt neizpratni citos, vai arī jūs varat pārsteidzīgi pateikt kaut ko tādu, ko jūs vēlāk nožēlojat. Bet labās ziņas, protams, ir tādas, ka šo pilnmēnesi labvēlīgi aspektē Jupiters no jūsu 4. mājas, kas ir arī noslēgums, nobeigums. Tā var būt kāda emociju atlaišana, atbrīvošana. Tie ir jūsu pamati, un te ir ienākusi šī te pārpilnības un laimes planēta Jupiters.
Jupiters, kas atrodas jūsu 4. mājā, var nostrādāt arī kā katalizators šīm izmaiņām un šiem zemapziņas impulsiem, un var nostrādāt tieši tātad mājas, ģimenes vide, varbūt tas ir ceļojums vai pat pārvākšanās uz citu valsti, bet iespējams vienkārši kaut ko pārkārtosiet guļamistabā, labākam miegam, jo 12. māja simbolizē arī sapņus. Jā. Nu, kopumā šis jaunmēnesis ir labs dažāda veida dziedināšanai. Tas var būt, nezinu, ģimenes izlikums, kaut kāda paudžu negatīvā pieredze, kaut kādas tehnikas, jā, teiksim, kaut kāda, nezinu, pagātnes traumas un vilšanās, ko jūs dziedinat, kas velks līdz šodienai, jā. Tās var būt kādas apspiestas emocijas, kaut kādas neizdzīvotas emocijas, ja. Pienācis laiks to visu apzināt un atlaist. Jā, šis ir arī mēnesis pirms jūsu dzimšanas dienas, kad tiešām ir laiks refleksijai, atpūtai, pārdomām, atvaļinājumam, jo mēnesī pirms dzimšanas dienas mēs esam, nu, tā kā simboliski visvājākie. Mums arī vajag atpūsties, mums tā kā vajag, nu, tā kā sagatavoties tā kā jaunam ciklam, kas sāksies ar mūsu dzimšanas dienu. Nu, tāda ir simboliska šī 12. mājas nozīme, kurā ir arī šobrīd šis jaunmēnesis. Nu, lūk, nu, pastāstiet, mīļās zivis, kas no visa šī ar jums rezonē un vispār, kas notiek jūsu dzīvē. Un, protams, paldies par jūsu īkšķīšiem, par jūsu komentāriem. Es vienmēr tos ar prieku lasu. Nu, ko? Šī bija jaunmēnesis prognoze ūdensvīrā visām zodiaka zīmēm. Ja jums patika šis video, lūdzu īkšķīšojam, piesakojam šim kanālam, rakstam komentārus un paldies par tiem, un paldies tiem, kas tos jau raksta. Un, ja jums interesē papētīt pašiem savas zvaigznes, piesakieties konsultācijai un tiekamies!